Labdien, godātie sanākušie! Man ir milzīgs prieks, ka jums ir tik liela interese par tik sarežģītu tēmu. Tas ir kompliments, ar ko sāksim. Šodienas gaitā iespējams, ka būs diezgan sarežģīti, jāsaka tā, ja jūs gaidījāt kaut ko vienkārši, tad varat iet uzreiz uz kafejnīcu vai nemaz nemocīties, bet mēs esam iecerējuši tā, ka dienas gaitā mēs vairāk kārt atkārtosim lietas, kas varbūt uzreiz nenosēžas prātā vai nesaslēdzas pareizajā ķēdītē. Tāpēc tas, ko es stāstīšu, konkrētu biotopu grupu kontekstos un citos veidos dienas gaitā šad un tad atkārtosies, kas cerams labāk palīdzēs saprast. Man gadījās šo te darba grupu vadīt mērķu izstrādes laikā, un tāpēc es zinu, ka mēs mani paši ieskaitot, sākumā esam ļoti daudz diskutējuši par to, kā ko saprast, un tas nav bijis vienkārši, līdz mēs esam nonākuši līdz kopīgai izpratnē. Pats būtiskākais, ko saprast, kā mēs to visu darām pirmo reizi Latvijā. Mums nekā tāda nav bijis, izņemot metodikas testēšanu 19. gadā, bet tā nopietni sistemātiski par visu tātad pirmo reizi, un es ceru, ka mēs būsim uztrāpījuši pareizi. Tātad par ko būs runa šodien manā stāstā un arī pēc tam kolēģi stāstījumos, runa ir par sugu un biotopu aizsardzības mērķiem, kuru nepieciešamība tādā tieši izteiktā vai netiešāk izteiktā veidā izriet no biotopu direktīvas. Un uzreiz mēs varam sadalīt šo te mērķu būšanu divās kastītēs, kas ir diezgan dažādas atšķirīgas operas, valsts līmeņa mērķi, jeb tas, ko angliski oriģinālā direktīvā sauc Favorable Reference Values, FRV, ja jūs redzat tādu dīvainu savirknējumu, tas ir šie te valsts līmeņa mērķi, kuri nav nekas jauns Latvijā. Tie visu laiku ir bijuši jau 17. panta ziņojumā, ko arī jūs kā eksperti noteikti pa laikam skatieties šādā vai tādā kontekstā, tad kādā aizsardzības stāvoklī ir kurš biotops. Un šī te reference ir tas, pret ko mērīt, jo mēs nevaram pateikt, vai kaut kas ir labs vai slikts, ja mums nav kaut kāda mērlēnta blakus ar novilktu sarkanu līniju, par kuru nedrīkst būt sliktāk, lai mēs teiktu, ka tas ir labi. Un tālāk šie tie valsts līmeņa mērķi varētu aiziet turpmākā mūsu darbā uz nacionāla līmeņa biotopu aizsardzības plāniem un izmantot daudzos arī citos kontekstos, ko Ilona minēja savā runā. Tas, par ko mēs pat šodien vairāk stāstīsim, ir Natūra 2000 teritoriju līmeņa mērķi. Angliski to sauc par Site Specific Conservation Objectives, jeb CO, ja jūs redzat tādu žargonu vārdiņu, tas ir šis. Un ko tas nozīmē? To, ka katram biotopu veidam, katrai direktīvas sugai, kas iekļaut 2. pielikumā, tiek noteikti mērķi. Respektīvi, mēs strādājam ar vienību, ko mēs varētu saukt biotopas teritorija kopā. Ja? Katrs biotops katrā natūra teritorijā ar mazu atrunu, ko es pieminēšu vēlāk. Un šeit ir ļoti cieša saistība ar natūra datu bāzi, kas tātad, ko veido standarta datu formas, jeb SDF, ko jūs noteikti arī lielākā daļa esat savā darbā šādi vai tādi izmantojuši attiecībā uz informāciju par natūra teritoriju. Tātad, kas satur arī tā saukto ekoloģisko informāciju, kas ir biotopu un sugu saraksts ar noteiktiem standarta izdētiem vērtējumiem. Un tam ir arī cieša saistība ar dabas aizsardzības plāniem. Jo, tāpat kā SDF-am ir saistība ar dabas aizsardzības plāniem. Vēlreiz tas pats, ko Ilona jau sacīja, tātad valsts līmenī mērķus, jeb mēs tas varētu saukt par references platībām, references vērtībām, nosaka 1., 2., 4., 5. pielikuma objektiem, biotopiem un sugām. Vienkāršāk sakot, tie ir visi tie paši, par kuriem Latvija ziņo reizi 6 gados 17. panta ziņojumā.
tas, ko mēs arī lietojam kā nozarē strādājošie. Un tad šos te natūra teritorijas līmeņa mērķus nosaka 1. un 2. pielikuma objektiem. Tie ir tātad biotopa veidi un tās sugas, kurām veido aizsargājums teritorijas, tātad natūra teritorijas. Atbilstoši direktīvai šos te izmērāmos kvantitatīvos natūra līmeņa mērķus teritorijai būtu jānosaka 6 gadu laikā pēc izveidošanas. Latvijā dažādu iemeslu dēļ, ko es tagad arī varbūt šķetinot to kopainu, kā tas viss izskatās, droši vien mēs esam arī kaut kā pārpratuši, kāpēc mums to mērķu nebija, ka mēs to sapratām ar SDF vai ar kaut ko citu. Ja. Respektīvi, mums ir pārkāpuma procedūra par to, ka mums šo mērķu nav. Un tāpēc mēs tagad ar steigu metāmies šo te neizdarīto darbiņu paveikt. Putni. Arī putniem šādi mērķi būtu vajadzīgi, bet tā kā putnu direktīva obligāti to nenosaka un nepieprasa, tad Latvijā jau ir konkrēti ieceri, ka vajadzētu veidot arī līdzīgas mērķis pēc tās pašas pieejas arī putniem, bet tas varētu būt tuvākajos gados, un par to mēs šodien tātad nestāstīsim. Šodien vispār fokus tieši uz biotopiem, bet es mazliet piesaukšu arī sugas, jo tā ir tā pati kastīte, tikai mēs esam šajā semināra ziņā sadalījuši 2 pasākumos, lai tie nebūtu pārāk apjomīgi. Un tāpēc šodien runa par sauszemes biotopiem, tātad mēs nestrādājam šajā projektā ar jūras biotopiem, kuriem aizsardzības mērķis ir domāts noteikti Life Reef projektā, kas iet pašlaik paralēli. Kopā tie tātad ir 59 biotopu veidi, kas mūsu projektā tika apstrādāti. Viena būtiska lieta, ka šie mērķi tika noteikti sistemātiski un pēc vienas pieejas. Ja mēs atšķirtu vaļā dabas aizsardzības plānus, un mēs, savākt kaut vai 10 plānu kaudzīt un ņemtos viņus tagad šķirstīt dažādos laikos izstrādātus, tad mēs visticamāk redzētu, ka tie formulējumi, kas ir kaut kas līdzīgs aizsardzības mērķiem, visticamāk vairumā gadījumā nebūtu kvantitatīvi, jau izmērāmi, ko tad īsti vajag sasniegt. Un otrs, ka viņi ir noteikti, kā kuram ekspertam ir licies, respektīvi nav sistemātisks pieejas. Tad šai gadījumā mēs esam pārgājuši no tā, ka mēs strādājam pēc vienas pieejas visiem biotopiem, visām sugām. Protams, ir variācijas, ir jāmeklē risinājumi nestandarta situācijām, bet pieeja un metodika ir viena un tā pati. Tā balstās Eiropas komisijas rekomendācijās, kas ir izstrādāts pirms vairāk kā 10 gadiem. Un tad, lūk, mums šeit zālē sēž Ainārs un Otars, kuri ir autori nacionāli pielāgotai un tādai aprobētai metodikai, ko mēs izmantojām tālāk. Un jau projekta ietvaros, strādājot ar sugām, jau šī metodika ir aktualizēta. 22. gadā viņi ir lasām tātad dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapā. Katrs varat atrast šo te dokumentu. Lūk, bet tas, ko es jau minēju par šiem te pamatu principiem, tas viens ir šis te sistemātiskums, ka mēs ejam uz mērķu formulējumu vienotā veidā un vienotā sapratnē. Tas ir viens. Otrs, es jau pieminēju, ka tas ir katram biotopa veidam un sugai atsevišķi. Tā vietā, lai mēs, formulētu teritorijas līmenī mērķi, kā saglabāt bioloģisko daudzveidību teritorijā vai saglabāt visas retās sugas vai tam līdzīgi, kā mēs nereti varam atrast šajos te plānos. Un, respektīvi, beigās mēs nevaram saprast, vai mēs esam saglabājuši bioloģisko daudzveidību vai neesam. Respektīvi, kvantitatīvi izmērām konkrētas mērvienības. Biotopu gadījumā tie ir hektāri. Mērķu noteikšanā primāri ir ekoloģiski, bioloģiski principi. Protams, kā mēs zinām, ir vēl sociāli, ekonomiski, kulturāli un vēl visādi citādi virzieni, kas neapšaubām biotopus vairāk vai mazāk arī ietekmē, taču šeit mēs primāri strādājam ar ekoloģiskiem, bioloģiskiem apsvērumiem.
izmantojam jaunākos, labākos datus un zināšanas. Tātad mēs esam ietrāpījuši brīdī, kad beidzās dabas skaitīšana, kas neapšābām ir devusi labākos biotopu datus, kādi līdz šim ir bijuši Latvijā, un arī pastarpināti, bet tomēr diezgan papildus informācija arī par sugām. Laika gaitā, protams, par sugām arī krājas informācija dažādos veidos. Viens būtisks princips, ka mērķiem ir jābūt realistiskiem. Tas ir, mēs nevaram uzstādīt kaut kādas gaisa pilas, ko nekad mūžam ar samērīgiem nekādiem līdzekļiem nevarētu sasniegt. Šiem te biotopiem, kas ir mērķi, ir jābūt dzīvotspējīgiem. Tas ir, mēs varam varbūt Dubajas centrā uztaisīt purvu, bet visticamāk viņš tādā izpratnē nebūs dzīvotspējīgs. Tad mums jādomā par šo aspektu, lai tas nebūtu kaut kas pilnīgi mākslīgi rekonstruēts, kas pēc tam nevar pastāvēt bez milzīgiem ieguldījumiem. Un vēl būtiski saprast, ka mērķim nevienmēr ir jābūt obligāti augstākam par pašreizējo. Ir gadījumi, kad ir labi pašlaik, un tas ir jāsaglabā. Tātad būtībā tie ir divi virzieni. Viens ir saglabāt esošo, un otrs ir atjaunot zaudēto. Tā vienkāršot sakot. Tā kā dabas aizsardzībā par burkāniem daudz runā pēdējā laikā, tad es nolēmu to mēģināt ilustrēt ar burkāniem, kā tie mērķi tur sadalās. Pats galvenais tātad visā šajā lietā ir labs biotopa aizsardzības stāvoklis valsts līmenī, lielais burkāns ar visiem lakstiem, saknēm un tā tālāk. Ja. Tā definīcija, kas tas tāds ir, nāk no biotopa direktīvas, un kas ir adaptēta mūsu Latvijas likumā par sugu un biotopa aizsardzības likumā. Tas nozīmē, ka platība areāls ir stabili vai palielinās, ir raksturīgā funkcija, struktūras, sugu kopums, tātad tās lietas, kas raksturo šo te stāvokli. Lai mēs saprastu, kā tas tā kopbilde veidojas no fragmentiem, jo mums ir šie te direktīvas objekti gan natūrās, gan ārpus natūrām. Dažu īpatsvars natūrās ir lielāks, dažu mazāks. Piemēram, ļoti reta biotopu gadījumā varbūt, ka tie atrodas tikai natūrās. Piemēram, tās augtās klinšu pļavas biotops, kā viņš tur viss garais nosaukums, pašlaik tā droši zinām tikai natūrās. Līdz ar to mēs varam teikt, ka mums šie mērķi jāuzstāda un arī viņš jāsaglabā tur, kur viņš ir tais natūrās. Dažu biotopu gadījumā, tādi drusku biežāki biotopi būtu kā tā vidējā bildītē, ka daļa, droši vien lielākā daļa ir natūrās un kaut kas ir ārpus natūrām. Un tātad tie natūra līmeņa mērķi tiek noteikti tiem burkānu šķēlītēm, kas ir bļodiņās, un tiem, kas tur mētājās pa galdu, tie ietilpst tajos valsts līmeņa mērķos. Un tādiem pavisam biežiem dispersiem biotopiem vai sugām, ja jums labāk patīk sugas, tad viņu ir pavisam daudz un daudzās vietās, un tad lielākā daļa varbūt ir natūrā, un kaut kāds pat mums varbūt īsti nezināms daudzums, jo viņš nav sarīvēts, mēs nezinām, cik tur skaidiņu tieši ir ārpus natūrām. Kaut kā tā. Un šo te valsts līmeņa mērķi pēc Aināra un Otara tādas ļoti vienkārši saprotams formulas ir. Tad šis valsts līmeņa mērķis ir natūra līmeņa mērķis, plus vēl viens natūra līmeņa mērķis, un tā tālāk plus tas, kas atrodas ārpus natūras tīkla. Šo es nemēģināšu izskaidrot, bet tas tā īstumā raksturo to, ko mēs darījām, šī darba sarežģītība. Mums sākumā vajadzēja izstrādāt visu pieeju, novienoties palielā ekspertu grupā, ko mēs tur darīsim, un tas viss izrādījās diezgan komplicēti. Mēs gājām pa soļiem, kas sākās ar to, ka mēs dabujām vēl nelīdz galam pat pabeigtu dabas skaitīšanas mantojumu, ko sākumā mēs nolēmām, ņemsim kāds ir, bet saprotiet, paši ejot jau teritorijas līmenī, ja mēs redzam, ka datos ir kaut kādas kļūmes, ar to nav iespējams tālāk strādāt. Līdz ar to
milzīgu darba apjomu daļu veidoja tieši datu precizēšana, pārbaudīšana, labošana. Eksperti to visu var izstāstīt detalizētāk, bet ļoti, ļoti apjomīgs darbs, bet tam ir liels labums, jo tas viss ir palicis ozolā un tie ir labāki lietojamāki dati ļoti daudzām vajadzībām. Paralēli mēs izveidojām savu darbu formātu, jo tas, kas ir metodikā, tomēr ir pārāk vispārīgs, lai ar to tā konkrēti strādā. Tad mums vajadzēja izveidot darba tabulas, formātus, formulas, visādas šitādas lietas. Mēs visu to bāzējam uz standarta datu formas pamatni. Līdz ar to mēs secinājām, ka, protams, ar standarta datu formas ir kļuvušas jau neaktuālas daudz teritoriju gadījumā. Un tad mēs paralēli strādājam ar šo te formu aktualizēšanu, ar datu aktualizēšanu un paralēli pie tiem mērķu formulējumiem. Par SDF faktiski varētu veselu lekciju lasīt, jo man ir aizdoms, ka mēs viņu tā bišķiņ viegliprātīgi ar ikdienas ekspertu darbā uztveram, ja, bet tā ir tā standarta forma, kas satur tādus noteiktus raksturu lielumus, kas raksturo gan biotops, gan sugas. Ja. Šādi tas izskatās noteikti, arī esat manījuši un šķirstījuši. Un šos te visus rādītājus mēs mēģinājām pārskatīt pēc būtības, aktualizēt, vai tie tiešām ir tādi, kā tur ir, vai mums ir jāpiedāvā savus precizējumus. Un būtiski, kā kopš 23. gada decembra ir uzlabots, aktualizēts formāts Eiropas pusē, tas tā skaitā papildināts ar dažiem jauniem rādītājiem. Tas ir signifikants, kas faktiski aizstāja reprezentativity pēc būtības un conservation objectives, kas tāds tur nebija ar šiem te formulējumiem. Jāpiebilst, ka pats formāts, kur šos datus iepildīt, vēl nav izveidots, bet ir vadlīnija un tas aprakstošais veidols jau pieņemts. Tātad, ko mēs konkrēti darījām Natūra teritorijas līmenī? Tie tur CO, ja atceraties, ja, Natūra līmeņa mērķi. Tos veido divi klucīši. Viens ir mērķa platība, un otrs ir mērķa kvalitāte. Tātad viens, cik lielam ir jābūt šim biotopam konkrētā natūrā, un otrs kādā kvalitātē, kas to raksturo. Un tad es mēģināšu iziet cauri, kolēģi vēl stāstīs uz savu biotopu, piemēra mērķa platība. Vienkāršākais ir pieņemt, ka tā ir vienāda ar pašreizējo, bet drusku sarežģītāk un drusku tālredzīgāk ir skatīties uz ainavas potenciālu kopumā, arī uz to, kas ir noticis pagātnē, kur ir zaudēts un kur var reāli atjaunot zaudētus biotopus. Līdz ar to šo te mērķu platību veido pašreizējā plus potenciālā nākotnes platība, kura drīkst būt 0, bet par kuru ir jāpadomā nosakot šos mērķus. Jāsaka, šī pieeja nav nekas jauns, tā tiek izmantot arī pēdējo gadu dabas aizsardzības plānos, un tā ir iestrādāta arī Natūra 2000 aizsardzības apsaimniekošanas programmā, ko DAP izdevā 2017. gadā. Respektīvi, mēs uzliekam divus slānīšus pašreizējā biotopa izplatība un potenciālā, tad mums veidojās tā mērķa platība. Mums var būt izņēmumi. Loģisks jautājums būtu, vai mērķa platība drīkst būt 0 vai mazāk par pašreizējo. Drīkst, bet tikai dažos izņēmumu gadījumos, ko arī regulē Eiropas priekšraksts, kurš pasaka skaidri un gaiši, ka mēs nedrīkstam aizvākt no SDF biotopus, tāpat vien, jo viņi ir iznīkuši vai viņi ir iznīcināti, apzināti vai netīšām. Tie drīkst būt tikai nenovēršamas dabiskas sukcesijas gadījumi, piemēram, ezers pārvērš par purvu. Izstiepies vai saraujies, neko tur nepadarīsim. Tātad ilgtermiņā šādā veidā biotopa drīkst pārvērsties viens otrā. Protams, ir dīvaini teikt drīkst, jo tie ir dabas procesi, bet tā birokrātiskā, tehniskā izpratnē.
Un speciālais izņēmuma gadījums ir degradēta augstie purvi, kuri nekad nav mērķis pats par sevi teritorijā. Ja vien tas ir iespējams, mums būtu jāmēģina panākt šīs degradētības mazināšanos, kas nozīmē, ka atjaunojot hidroloģisko režīmu vai vēl kaut ko izdarot, mēs panāktu aktīvu augsto purvu veidošanos vai purvainu mežu veidošanos. Līdz ar to šajos gadījumos tiešām kādreiz mērķa platība ir 0, bet ar nosacījumu, ka platība pieaug uz kaut kā cita rēķina. Tad es jums varu atzīties uzreiz, mēs darbu pilnībā neesam pabeiguši, tāpēc mums vēl nāks citi interesanti rezultāti. Vienkārši mums ir viss izrādījies daudz sarežģītāk, nekā mēs sākumā domājam, bet mēs ļoti, ļoti apaļosimies pa martu. Bet savalkot statistiku, kādas tad ir šīs kopējās platības biotopiem Latvijā, tad tā mērķa platība natūra teritorijās ir šie 335,6 tūkstoši hektāri. Jautājums, vai tas ir daudz vai maz, es šeit neieliku to skaitļu prezentācijā, bet tie ir 45% no natūra kopējās teritorijas platības Latvijā, sauszemes, nevis jūras. Ja. Tātad tas nozīmē to, ka natūrās nav domāts pilnībā par katru cenu pārvērst par biotopiem, ar Eiropas Savienības biotopiem, bet tās joprojām ietver visu kaut ko citu, tā skaitā apdzīvotas vietas, āramzemes un tā tālāk, ja, kuras visticamāk arī nekad nekļūs par Eiropas nozīmes biotopiem. Ja mēs paskatāmies griezumā, kas šīs mērķa platības veido, tad pašreizējā platība tad paliek tā kā ir, ja. Nedrīkst samazināties, bet drīkst palikt kā ir vai pieaugt. 87% no šī te skaitļa un potenciālās ir nākotnes biotopu platības, kuras pašlaik neatbilst Eiropas biotopam, bet tādas varētu kļūt ar speciālu apsaimniekošanu vai atbilstošu aizsardzības režīmu, respektīvi neiejaukšanos 13%, kas kopumā nav daudz. Bet darba apjoma ziņā tas, ko eksperti paveica, meklējot, identificējot šīs nākotnes platības, protams, tas procents būtu daudz, daudz augstāks, ja mēs saliktu iztērētā laika ziņā. Un lielākās biotopu platības veido meži un zālāji. Es pat teiktu, ka tur ir zināma sakritība ar šiem te iespējams visvairāk apdraudētiem biotopiem Latvijā. Tad tie ir, tur ir boreālie meži, un arī šī mērena mitrozālāja grupa, kas visvairāk tiek apārti, un meži savukārt visvairāk tiek izcirsti šajā biotopu grupā. Nu, te es ieliku pāris piemērus, tikai iztēlēju, kas tad ir tie potenciālie biotopi. Nu, piemēram, zālājiem tie var būt vecie kultivētie zālāji, kam ir āramzemes vēsture, bet kuriem bišķiņ pietrūks līdz biotopa kritērijiem minimālajiem. Vai tas var būt nesen atjaunots, tikko atjaunots zālājs, kurā vēl nav šo pazīmi, bet kurš kādreiz ir bijis biotops un visticamāk 5-10 gadu laikā arī sasniegs šo te stāvokli. Nu, un mērķa kvalitāte, ja šeit es ieliku piemēru no, tas ir pat fragments no tabulas, ja mums bija tās tabulas milzīgas un iespaidīgas, bet kā tas izskatīsies, tātad pats galvenais rezultāts būs tabulārs, līdz ar to arī tas padarīs to, ko mēs esam sastrādājuši, arī izsekot, protams, būs arī metodiski apraksti un arī relatīvi viegli maināmu, nomainot ar aktuāliem izejas datiem, tas ir pašreizējā platība, mēs varam pamainīt arī mērķa platību. Nu, un tad tas zaļi dzeltenais, tā ir mērķa platība, kas veidojas no pašreizējām potenciālā un mērķa kvalitātes formulējums. Mēs paņēmām no jaunā SDF formātu, jo viņš tik un tā būs jāizpilda Latvijai. Un līdz ar to viņi ir diezgan vispārīgi, bet daudz diskutējot savā starpā, mēs secinājām, ka arī neko ļoti konkrētu kamerāli mēs nevaram piedāvāt. Ja mēs gribam precīzu aprakstu, kas mums ir jāsasniedz konkrētā natūrā, cik sugām jābūt zālājā, tur kādai struktūrai, kam, tad vienmēr paliek dabas aizsardzības plāns, kur to drīkstēs joprojām precizēt. Ja mēs gribam ļoti precīzus mērķus, kas gan uzreiz rada risku, vai mēs tad tik precīzi varēsim tieši tādu sasniegt. Tāpēc, manuprāt, mērķis ir labāk, netik šausmīgi, smalki definēts.
Vai šos mērķus nosaka pilnīgi visiem tiem direktīvu objektiem? Pirmiņ mēs likām jums tā kā saprast, ka jā, bet ir daži izņēmumi. Un tam atkal ir ļoti cieša saistība ar standarta datu formu. Tas, kas ir datu formas sarakstā, bet ir atzīmēts kā nenozīmīgs. Ko nozīmē nenozīmīgs? Ir kaut kas biotopiem ļoti maziņš, netipisks gadījumi pēc. Sugām tas var būt gadījums, suga ir ieklīdusi teritorijā, bet viņai nav tur ne dzīvotnes, nekā. Ja. Tad viņai drīz piešķirt vērtējumu nenozīmīgs, un šajā gadījumā tādiem gadījuma rakstura objektiem mērķis nenosaka. Biotopu gadījumā tas ir arī, mēs viņus saucām par tehniskajām malām, ja, kas agrāko karšu neprecizitātes dēļ, piemēram, liegums, kurš ir veidots ezera salais, kurš ir platlapju mežs, vienkārši robežu šķībuma dēļ joprojām robežā ir iekšā maza ezera maliņa. Skaidrs, ka mēs nevaram šo te mazo ezera platību maliņu nekā aizsargāt, ne uzlabot, neko viņai palīdzēt, ja, tad vienkārši šis tiek atzīts par nenozīmīgu, ka mērķi nenosaka. Un tas, ko es pirmīt pieminēju, jau šī tabulārais izskats ir, šeit ir jāsaprot, ka tie mērķi būs tāds dokumentu kopums, atsevišķi biotopiem, natūra līmenim, valsts līmenim un tāpat arī sugām. Ja tas nebūs kaut kāds viena grāmata, ko jūs atverat, tad pamatā tā būs biotopiem šī te tabula. Viņa ir Excel formātā, vienkārši darbināma. Visticamāk, ka pēc tam mēs vēl nezinām tieši kā, bet šie dati nonāks ozolā un visticamāk iegūs arī juridisku saistošumu caur reģistrēšanu ozolā. Tad mums ir tas pārskats, jeb atskaita vai metodika, vai kā sauksim viņu, bet kur mēs dokumentējam visu, kā mēs ko darījām, lai pēc gadiem mēs paši un citi varētu saprast, kur kas radās. Ja. Kāpēc tieši tā? Šīs te mērķa platības ir konkrēts slānis, tās nav abstraktas platības, tātad viņas var uzlikt uz kartes, un viņas arī nonāks ozolā. Es domāju, ka tas pielietojums nākotnē būs ļoti multifunkcionāls, un, piemēram, zālājs ieliekot neaparamo zālāju slānī ar šīs potenciālās platības un tam līdzīgi. Bet to mēs vēl redzēsim, tas nav tagad solījums nekādā ziņā, tad to rādīs tuvākie pāris gadi, gan jau. Un katrai natūra teritorijai mēs esam izveidojuši tādu saucamo paskaidrojošo dokumentu, kurā eksperti saraksta savus apsvērumus. Kā un kāpēc mērķa platība ir tāda? Un šie te apsvērumi ir ietverti vai nu tajā kopējā pārskatā vai individuāli, kā nu kurā gadījumā. Un tad vēl mums ir vesela atsevišķa darīšana, kas bija saistīta ar šiem kvalitātes mērķiem. Mēs projektā izstrādājam biotopu kvalitātes algoritmus. Par to stāstīs tālāk kolēģi par zālājiem mežiem un dažiem citiem. Tam vistiešākā saistība ir ar šiem kvalitātes mērķiem, ja, bet primāri mums bija tagad saprast, kā tad dabas skaitīšana ir beigusies un kādus rezultātus nesus, kāda tad ir tā biotopa kvalitāte pašlaik, un attiecīgi no tā izriet arī nākotnes vīzija. Un tātad kā pielikums ies ar šie te algoritmu apraksti, kas izrādījās, ka mēs nevaram ar vienu pieeju uzveikt visus biotopus, tur bija vajadzīgs ļoti dažādas, ļoti radošas pieejas, un tas viss ir aprakstīts metodiski un būs lietojams arī turpmāk. Tas izskatās apmēram tā, tad šī tabula ir ar visiem bāzēta SDF formātā. Tagad nevajag mēģināt to visu salasīt, ja, bet tur tad ir gan šie mērķi, gan šie priekšlikumi SDF aktualizācijai. Tad ir šis ievada dokuments, tad ir slānis teritorijai, katrai šāds te dokumentiņš un algoritmu apraksti pa biotopu grupām vai pat pa biotopu veidiem vai dažiem pat pa biotopu variantiem, ja tas bija loģiski un liederīgi. Kopumā sarēķinot, tad mēs esam 2,5 tūkstošiem
vienība, noteikuši konkrētus izmērāmus mērķus ar noteiktiem raksturlielumiem. Visvairāk, protams, to ir mežiem, otrā vietā zālāji, tad ūdeņi, tad jūras piekrasta atsegumi. Un es nezinu, kāpēc ir purvi pazuduši manā bildītē, bet tie kaut kur pa vidu būtu. Un respektīvi diezgan daudz. Un droši vien jums kā ekspertiem, kas jūs te vairumā arī esat klātesošie, gribas arī zināt, kas tad tālāk notiek ar to visu. Vai mēs aprakstam arī, ko darīt, lai šos mērķus sasniegtu? Nē, mēs neaprakstam, tāpēc, ka tas jau ir tālāks plānošanas jautājums, jo paši zināt, kā ir, kad izdomā pie galda un kā ir, kad aiziet to pašu apskatās dabā. Tāpēc tālākais solis ir izstrādāt dabas aizsardzības plānus. Tā kā teritorija ļoti daudz un mums ļoti daudzām joprojām nav plāni un arī nāk klāt jaunas teritorijas Natūra tīklā, tad paralēli projektā tiek domāts par dabas plānu vienkāršošanu un procedūras īsināšanu, par ko vēl būs atsevišķas sanāksmes tālākā nākotnē. Bet pašlaik īsumā sakot, šis te jaunais plānu ietvars ir izstrādāts un viņš tiek testēts uz 3 teritorijām. Redzēsim, kā ies un kā tas aizies tālāk. Bet šie te izmērāmie mērķi, kurā gadījumā būs būtiska arī jaunā plāna ietvara sastāvdaļa. Un ko darīt, un tas būtu par ko darīt, bet kā darīt, mēs joprojām rekomendējam šīs te NATO programmas projektā izstrādātās biotopu vadlīnijas. Tajā ziņā nekas nav mainījies, izņemot to, ka visu laiku ārvalstīs Latvijā nāk jauna pieredze, jaunas atziņas, praktiska pieredze, ko joprojām mēs aicinām izmantot, tai ziņā nekas nemainās un metodas, kā to tieši darīt, tad paliek šajā te līmenī, ko mēs pie mērķiem neaprakstam. Un pamazām mēs esam nonākuši pie valsts līmeņa mērķiem, tātad tie pirmie, ko es stāstīju, bija katrs natūra teritorijas līmenis, un šis jau ir runa par visu valsts kopumā. Un tāpat kā natūra līmeņa mērķi sadalījās 2 kastītēs mērķi platība un mērķi kvalitāte, tad šis, lai gan metodiski tiek noteikts atšķirīgā veidā, arī sadalās 2 kastītēs mērķi platība, jeb labvēlīga aizsardzības stāvokļa referents, varētu to nosaukt citādi, jeb atskaites punkts, un mērķa areāls. Tātad tas atkal izriet no tās biotopu direktīvas definīcijas, ka labvēlīgs aizsardzības stāvoklis ir tad, ja platība, areāls ir stabili un nesamazinās. Respektīvi, mēs iztēlotos šo te 17. panta ziņojuma vērtējums, ko mēs visi labi pazīstam, tad mērķis ir katrā ziņā tajā zaļajā stabiņā un ne zemāk. Tātad tā augšējā līnija ir tā, kas būtu minimums, ko jāsasniedz. Valsts līmeņa aizsardzības mērķis nav nekas jauns, kā jūs minējat, tas visu laiku ir bijis 17. panta ziņojumā, vienkārši tas līdz šim ir ticis noteikts, tā, uz aci, teiksim tā, pēc labākās sirdsapziņas, bet ne sistemātiskā veidā. Un šeit runa ir par ilgtermiņu. Mēs savā darbā pieņēmām, ka tas ir 2040. gads, tagad pēc jaunākām vēsmām no Eiropas saistībā ar dabas atjaunošanas likumu varbūt 2050. Bet vēl kas man te aizvakar teica, ka nē, ka tas uzsot vēl vairāk ilgtermiņā. Respektīvi ilgtermiņā. Nav konkrēts vienas robežlīnijas pilnīgi visam, vismaz pašlaik, kamēr pašlaik. Un šo te valsts līmeņa mērķa referents mēs varam iztēloties arī kā tādu augstliekšanas latiņu, ja tā ir vienkāršāk. Ja mēs pārlecam, tad mēs esam mērķi sasnieguši, ja nepārlecam, tad vēl jāpatrenējās. Un tātad tas, kā mēs mēram to pašlaik ir vai nav labi, tas ir tajā attālumā starp to reālo un to vēlamo, kas ir tas favorable reference value, labvēlīgs aizsardzības stāvoklis.
Un šī te līmeņa mērķu noteikšanā lielās līnijās izmanto divas pieejas. Viens ir saukts par vēstures izvērtēšanu, kas nozīmē, ka mēs šodienas datus salīdzinām ar pagātnes datiem. Piemēram, mums ir dati par mežu platību tagad, nevis vispār par mežu, bet pieņemsim par konkrētu mežu biotopu. Mums ir dati no kaut kāda pagātnes datuma un ideāli no vairākiem datumiem. Diemžēl tā gandrīz nekad nav, vismaz šie dati nekad nav precīzi. Galvenokārt tādēļ, ka agrāk vienkārši nenoteica Eiropas nozīmes biotops, bet šīs te lietas klasificēja citādi vai vispār neklasificēja. Līdz ar to veids, kā nonākt pie vēstures atskaites punktiem, respektīvi, lai mēs salīdzinātu laika līnijā izmaiņas, ir veids. Atkal mēs esam trāpījuši laimīgā brīdī dabas skaitīšanu, kad mēs ar šodienas datiem varam paspēlēties kontekstā ar dažādiem vēstures faktiem. Tad sociāla-ekonomiskās izmaiņas, Padomju Savienības sabrukšana, neatkarīgas valsts izveidošanas, kā šīs visas lielās lietas ir ietekmējuši vai visticamāk ietekmējuši. Tad mums vajag augstu ticamību, bet ne obligāti ļoti skaitlisku precizitāti. Respektīvi, mēs šo te vēstures izvērtēšanas pieeju izmantojam gandrīz visiem biotopiem ar tā saukto atpakaļkāpšanās metodu, respektīvi no šodienas datiem izmantot dažādus argumentus, atvasinot pagātni. Nākotnes modelēšana tā ir otra pieeja. Jebkurā gadījumā tad ir šis te lēmumu pieņemšanas koks jeb algoritms, ko mēs esam pārstrādājuši tabulā, kas atkal balstās uz konkrētu datu ievadi formulām, līdz ar to būs arī nākotnē relatīvi vienkārši aktualizējami. Un šajā visā lietā ir svarīgi, ka mēs tātad mēģinām saprast to ilgtermiņa tendenci, trendu. Un tad tie trendi var sanākt dažādākie, tie var būt stabili, tie var būt lejupējoši, augšupkāpjoši, un no katras šīs situācijas mēs mēģinām piemeklēt no metodikas šo te vienu no 9 scenārijiem un attiecīgi modelēt to mērķi, jeb realistisko nākotni. Un atkal saliekot kopā to valsts līmeni un natūra līmeni, var iztēloties kā kaut vai klucīšs, kas, ja ir tā natūra daļa un ārpus natūra daļa, tad, ja visi klucīši ir piepildīti ar, kaut ko kādu šķidrumu, pieņemsim, te būtu akvārija, tad visi pilni, tad mums ir sasniegts labvēlīgs aizsardzības stāvoklis, un ja ir kaut kādi trūkumi, tukšumi, tad vēl nav. Tāds pavisam vienkāršots. Un šis te valsts līmeņa mērķis vienmēr ir vai vienāds vai lielāks par natūra līmeņa mērķu summu. Tas ir jāpatur prātā, otrādi nevarētu būt. Un pavisam īsi vēl tas ietver valsts līmeņa mērķis ar mērķi areālu, kas es laika trūkuma dēļ nestāstīšu sīkāk, bet tātad vairumā biotopu gadījumu būs visos, visticamāk, būs vienāds ar pašreizējo. Tātad mums nav vēl tik traki, ka būtu kaut kāda fragmentācijas, biotops sacērtās Rietumu Latvijā un Austrumu Latvijā, bet arī tā ir realitāte, domāju, tuvākajās 10 gadēs, diemžēl. Un vēl pavisam īsi es gribu pateikt, kā visa šī darba rezultātā mēs esam nonākuši ne tikai pie tiešajiem rezultātiem, bet ļoti daudz pastarpinātu ieguvumu. Viens es minēju to, ka milzīgs datu kopums ir savests kārtībā Ozolā, kurš nav un nekad nebūs ideāls. Vienmēr jūs tur atradīsiet, kur piesieties un kaut kas nebūs pareizi, bet ir ļoti, ļoti daudz uzlabojumu veikt. Tā skaitā ļoti daudzi jūsu grēku darbi no dabas skaitīšanas atklājušies. Tie visi ir nākuši gaismā šajā te ietvarā. Mēs esam saražojuši ieteikumus SDF aktualizēšanai. Tos tad mēs dosim datu departamentam, tad, kad šis te jaunais formāts darbosies. Tas viss noved pie tā, ka visticamāk būs vajadzīgi arī grozījumi IADT likumā, tāpēc, ka mainās šie saraksti, kādi biotopi un kādas sugas teritorijā ir sastopams, jo eksperti ir kritiski pārvērtējuši katru teritoriju. Līdz ar to tas, kas tur pašlaik vairs nav īsti taisnība. Tāpēc, ka mums ir labāki dati. Tie būtu arī natūra un robežas
tad tehniski vairāk precizējumi, kas jau tagad paralēli ir uzsākti un notiek pamazām. Un loģiski, ka viss šī te lielā vērtīšana noved arī pie tā, ka mums mainīsies un pāršķiepsies šie te biotopu un sugu, galvenokārt biotopu tomēr pietiekamības vērtējumu natūra tīklā, respektīvi, cik daudz no biotopiem ir iekš natūras un cik ārpus. Un tas droši vien arī nākotnē pavilks līdz to, ka arī kādam biotopam, par ko mums Eiropa pašlaik nepārmet, mums vajadzēs meklēt jaunas aizsargājums teritorijas, bet tas arī vēl nākotnē redzēsim, kā tas viss ies. Nu, kas tālāk? 10. maijā nāciet uz sugu semināru par sugu aizsardzības mērķiem. Šogad arī, kā jūs minējat, tā biotopu aizsardzība, es minēju par dabas aizsardzības plāniem, ka notiek testēšana, bet tātad šogad sāksim biotopu aizsardzības plānu izstrādāt, respektīvi katram biotopu veidam savs nacionāla līmeņa plāns, kuram būs jānosaka tātad jāintegrē iekšā šeit noteikti aizsardzības mērķi, jānosaka prioritātes un tā tālāk. Par saturu mēs vēl vienosimies ekspertu grupā. Kā es minēju, viss šis te aizies arī uz SDF aktualizāciju, kas ir ārpus mūsu tiešā darba, bet visu atdosim, nekas nepazudīs. Šos te mērķu noteikšanu varēs patestēt arī topošajos testa plānos, to, ko es minēju par vienkāršoto plānu procedūru, kas pašlaik tiek tapināta un testēta. 25. gadā, kā jau jūs nojaušat, ir pagājuši būs šogad jau būs pagājuši 6 gadi un atkal jāsniedz jauns ziņojums Eiropai par sugu biotopu aizsardzības stāvokli Latvijā. Arī tur šis viss noderēs un jums kā plānu un vispār dabas ekspertiem un plānu vadītājiem, rēķinieties, ka nākotnē būs jāsāk sadzīvot ar šo jauno mērķēto pieeju. Ja esat pamanījuši tātad MK noteikumos par dabas aizsardzības plānu saturu un izstrādes kārtību, tātad jau pašlaik ir noteikts, ka ir jānosaka kvantitatīvi mērķi sugām biotopiem, bet tad pamazām būs pārēja uz sistemātisku pieeju. Ja pašlaik tas joprojām ir eksperta ziņā. Un visbeidzot, es gribu pateikt milzīgi paldies visai komandai, jo ne jau es tur biju kaut kā tā nopelnojumi bagāti, bet tad mums bija biotopa ekspertu grupa un ļoti liels atbalsts, īpaši paldies no datu un ģis cilvēkiem, jo mēs strādājam tādā ciešā ķēdītē. Katru dienu mums paiet ļoti ķēdītē, viens pasaka to, nākamais izdara to, vēl kaut ko, tā kā ļoti liels paldies jums visiem. Dažus no šiem ekspertiem jūs šodien redzēsiet arī te priekšā, un daži paliks fonā, bet viņi ir pelnījuši aplausus. Paldies, un ja ir jautājumi, tad mēģināšu. Jā, paldies, Agnesē, bet man šķiet, ka tu daudz runāji un pārtērē laiku.